satiksies divi orķestri, Simfonēta Rīga un Tallinas kamera orķestris. Man liekas, tas noteikti interesanta programma. Tik tiešām būs skaņdarbi, kas ir rakstīti 2 kameru orķestriem, kas ir vienmēr ļoti interesanti. Eiropas muzika ir bagāta ar to, ka mums ir tik tiešām ļoti daudz komponistu, kuri ir savu muziku, muzikālo valodu izteiksmi izveidojuši balstoties uz savas tautas, uz savas zemes folkloru un kultūru. Bartoks ir viens no spilgtākajiem, viens no interesantākajiem piemēriem. Mums vēl klāt, klausoties Bartoku, ir arī tāds zināms eksotikas pieskaņa, jo viņa muzikas temperaments ir stipri atšķirīgs no tā, kā mūziku raksta šeit apkārt Baltijas jūrai. Bartoks ir vienmēr katrā koncertā ir kaut kas tāds sevišķi neparasts, spilgts un joprojām varētu teikt negaidīts. Man ir milzīgs prieks, ka mans opus Vēstījums skanēs šajā apvienotajā 2 orķestra skanējumā. Tas ir tāds vēstījums no Latvijas mežiem, no Latvijas ezera krastiem, no jūras krasta. Vēstījums, kurā es vienkārši nebeidzu dalos priekā ar to sajūtu, cik skaisti ir mūsu daba. Varēs dzirdēt gan putnu balss imitācijas, varbūt pats saules slēgta vīzija. Un tajā pašā laikā arī nevis tādu no malas stāvošu vērotāju, bet tādu klātesošu, jo es savā skaņdarbā arī domāju daudz par to, cik daba ir apdraudēta. Es ceru, ka jūs sajutīsiet tajā vēstījumā to pozitīvo, to enerģiju, to vienkārši dabas klātbūtni, lai jūsu ausis ir atvērtas, lai mēs esam kopā vienā skaistā dabas klātbūtnes pilnā skaņdarbā.